Gada labdaris Sintija Želve Bergmane. Enerģiska, smaidīga, jaudīga. Kam vien ķeras klāt, to izdarīs līdz galam. Daudzdzīvokļu māju pagalms ir tam pierādījums. Viņa bija klāt šī laukuma labiekārtojuma projektam no idejas rašanās līdz pat īstenošanai. Sintija ir kā mamma. Ja reiz radīja, tad rūpējas visu laiku. Bet skaistums ap sevi jākopj vienmēr. Sintija ir dzinējspēks. Kopš Sintija ir ievēlēta par deju kopas Klapdances prezidenti, viņa cenšas visus saturēt kopā. Viņai lielu nopelni par to, ka martā deju kolektīvu sadansīja Dejot prieks, vieskolektīvi jutās gaidīti. Visvairāk darba bija ielīgošanas koncerta un gājienu sagatavošanā. Varēja tikai apstaigāt un apdziedāt mājas, bet nē, Sintija kopā ar meitenēm salasīja zāļu pušķīšus, ko piesēja pie katras sētas un dalīja saimniecēm novēlējumus. Arī ielīgošanas koncerts tika bagātināts ar tautas ticējumiem. Lai jūsu sētai, jūsu namam, jūsu ģimenei Man svētība. pats svarīgākais ir tas, lai klapdancieši labi jūtas kopā un vienkārši reizi nedēļā satiekas pozitīvā gaisotnē un dejo. Par visu apgādi ar tērpiem rūpējas kā mamma par bērndārzniekiem. Kas trūkst, to piešuj, kas par garu, to iešuj, kā vēl nav, to sašuj. Auces svētkos viņa meitenēm pašuva tik košus tērpus, ka deju kolektīvu pamanīja visi. Arī spoku lugu iestudējumam spoku tērpus sašuva Sintija. Sašuva un Lielauces tautas namam uzdāvināja galdautus. Un nu pat pēdējā Helovīna ballītē, kas tapa pēc Baibas un Sintijas tandēma idejas, Sintija nemaz nevarēja atpazīt pie DJ pults. Tik aizrautīga ir mūsu gada labdare – Sintija Želve Bergmane.